siltiem aplausiem uz skatuves šeit sagaidīsiet izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas vadītāju Signi Birni. Labrīt, Signe! Labrīt! Labrīt visiem! Prieks, ka atkal esam par šo tēmu sapulcējušies pietiekami kuplā skaitā, un tas nozīmē, ka tā tomēr ir interese. Un šis, es domāju, reģistrs un vispār atbildīga spēle kopumā ir ļoti svarīga sastāvdaļa visā kopumā azartspēļu biznesā. Es tiešām savu prezentāciju esmu sagatavojis ļoti īsu un ļoti koncentrētu, jo, kā jau Ozoliņa kungs minēja, mums šodien priekšā ir ļoti interesantas lekcijas un galā arī diskusija un stāsts gan par to, kā tad šī gada laikā ir mainījušās sabiedrības zināšanas un attieksme pret reģistru, jo pagājušajā gadā mēs arī šādu informāciju jau saņēmām. Un, protams, arī profesionāls vērtējums par to, kāpēc tik ļoti gan politiķu, gan sabiedrības attieksme dažkārt ir stigmatizēta attiecībā pret azartspēlēm. Iespējams, ka tam ir kāds iemesls, un varbūt, ka tam iemesls esam mēs paši, visi kopā, un ir lietas, kas ir labojamas. Jā, es sākšu laikam uz ko šeit. Jā. Tātad, kāpēc vispār es atgādināšu vēsturi, kāpēc vispār mēs tātad runājam par pašatteikušos personu reģistru un kādi ir saucamie izejas dati, ar ko mēs šobrīd rīkojamies, ir tātad, diemžēl, jau 2019. gadā. Es ļoti ceru, ka nākamgad Veselības ministrija atkal atkārtos šo pasākumu. Un 2019. gadā tātad ir Veselības ministrijas pasūtīts pētījums par procesu atkarību. Tajā, protams, bija stāsts ne tikai par azartspēļu, bet arī par sociālo mēdīju un datorspēļu atkarību, jo tā visa kopā ir procesu atkarība. Un pētījums par to izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un tiem ietekmējušiem riska faktoriem. Un tie galvenie secinājumi ir šie divi teikumi, kas ir rakstīti. Tātad aptuveni 6% iedzīvotāju ir azartspēļu atkarības risks, lielākā, mazākā vai tādā pavisam nelielā stadijā. Savukārt 1,3% šīs te atkarības problēmas ir jau ļoti tādā sliktā stadijā, teiksim tā, un kam tiešām varētu būt negatīvas sekas, kam ir jāpievērš lielāka pastiprināta uzmanība. Un absolūtajos skaitļos tas nozīmē, ka 79,000 Latvijas iedzīvotāji ir nosliece uz azartspēļu atkarību, bet 16,000 šī problēma ir jau smagākā pakāpē. Lūk, tādēļ 2020. gadā, 1. janvārī, sāka strādāt no azartspēlēm, gan zemes, gan interaktīvajām un interaktīvajām izlozēm, pašatteikušos personu reģistrs. Šī reģistra uzturētājs ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, un šajā reģistrā ik viens Latvijas iedzīvotājs var pieteikties absolūti brīvprātīgi pēc savas gribas. Tātad viens variants ir attālināti, izmantojot elektroniskās autentifikācijas rīkus tīmekļa vietnē reģistrs IAO.gov.lv. Tad, protams, ja kādam ir nav tik labas attiecības ar internetu, tad vai cilvēks spēlējot spēļu zālē saprot, ka nē, viņam ātri kaut kas ir jādara. Tā tad ir variants arī personīgi rakstveidā, vai no inspekcijā uz vietas, vai turpat azartspēļu organizēšanas vietā rakstiski uzrakstīt iesniegumu, un savukārt jau organizētājiem ir pienākums 3 dienu laikā to nogādāt inspekcijā, un inspekcija tad iekļauj šo personu reģistrā. Protams, arī visa interaktīvo azartspēļu organizētāji savās vietnēs viņu pienākums ir norādīt šo saiti, lai cilvēks arī spēlējot interneta vidē var, kā teikt, pa taisno pāriet uz citu lodziņu un iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā.
Un vēl kas ir svarīgi, ka minimālais iekļaušanās termiņš ir 12 mēneši. Tātad ne mazāk kā 12 mēneši persona ir iekļauta šajā pašatteikušos reģistrā. Ir versijas bijušas dažādas, ka pietiek varbūt ar 6 mēnešiem, varbūt vajag kaut ko vēl mazāku, 3 dienas vai 5 dienas, bet šobrīd šīs normas ir iekļautas azartspēļu un izlāžu likumā, un arī, protams, ka tam tad ir jābūt politiķu lēmumam un pierādījumiem, ka šī termiņa maiņa varētu būt efektīva, lietderīga un tā tālāk. Kāda tad tā bilde šobrīd izskatās? Šie ir dati par tātad pa 3. ceturksni, lai mēs varam tādā konkrētā laikā salīdzināt. Un 20. gadā, kad sāka reģistrs darboties, iekļāvās viena gada laikā 14 688 personas. Un šeit jūs redzat, kā šis skaitlis ir pieaudzis. Un 23. gada, tātad uz 1. oktobri, bija 53 454 cilvēki, kas jebkad ir iekļaujušies reģistrā. Protams, ka pa šo laiku 12 mēneši ir vairāk kārt pagājuši, līdz ar to tā dzeltenā taisne ir tā, kuriem šis liegums ir dzēsts un kuriem šie 12 mēneši ir pagājuši. Vai nu viņi bija ierakstījuši tikai 12 mēnešus, vai ja šis termiņš bija pieprasīts garāks nekā 12 mēneši, piemēram, vai 3 vai 5 gadi, vienalga cik, tad pēc 12 mēnešiem personai ir tiesības atnākt uz inspekciju, uzrakstīt šo iesniegumu, un tad viņu atkal tehniski manuāli no šī reģistra izslēdz. Lūk, un tie, kas šobrīd ir tā vidējā gaišāk zilā svītra taisne, ir tā, kuri šobrīd ir aktuāli iekļauti reģistrā ar aktuālu aizliegumu. Tātad pēdējais ir 30 343 personas. Es gribu tā, lai vienkāršāk saprotams, mums reizi nedēļā, protams, mūsu darbinieki seko šiem datiem katru dienu nepārtraukti, bet es priekš sevis to pierakstu, lai kaut kā fiksēju šo skaitli un lai sekotu līdzi. Es varu pateikt, ka joprojām vidēji nedēļā ir apmēram 300 jaunu iesniegumu. Un, protams, no tiem ir daļa, kuri tātad ir šajā dzeltenajā svītrā, kuriem beidzies ir termiņš, bet aktuālie ir apmēram 100 plus mīnus, daždien 80, daždien 120, bet vidēji aptuveni 100 cilvēki tiek iekļauti reģistrā. Lūk, es domāju, ka Kaktiņa kungs noteikti savā prezentācijā pastāstīs sīkāk, bet tas, ko mēs varam no savas statistikas izvilkt, tā var teikt, tās, kas ir mūsu rīcībā, mēs redzam, ka lielākais šis ir īpatsvars, cik tad pēc vecuma grupām kādi no 20 līdz 36 gadiem, tie ir aptuveni 60% no visiem reģistrā iekļautajiem, tās ir personas no 20 līdz 36 gadu vecumam. Un papildus šeit es neliku atsevišķu slaidu, tie vairumā ir vīrieši. Apmēram pēc mūsu datiem iznāk apmēram plus mīnus 3% ir sievietes un 97% vīrieši, kas ir kopumā šajā reģistrā iekļauti. Tad vēl tas, ko es pašā sākumā minēju, ka aptuveni 79 000 ir tie, kas ir riskam pakļautie. Ja mēs skatāmies, tad kā jau jūs iepriekšējos slaidos redzējāt, 20. gadā šie cilvēku skaits, kas bija iekļauts reģistrā 14 688, tie sastāda 18,6% no šiem 79 000, kas ir pēc šī pētījuma riskam pakļautie. Un ja šobrīd mēs ņemam tātad beidzamo rādītāju 30 343, tad tie jau ir 38,4% no šī riskam pakļauto personu skaita.
Tas ir tāds priekš mums, tā kā atskaites punkts, tā kā rezultatīvais rādītājs vai KPI, kā to saka, uz ko mēs tiecamies un kam mēs sekojam līdzi un ko mēs vēlamies sasniegt, protams, pēc iespējas tuvāk šim te 100%, lai visi tie, kam ir problēmas, patiešām arī šajā reģistrā būtu iekļauti un varētu arī savu, dzīvi mainīt un savas problēmas atrisināt. Lūk, tad vēl viens teikums, ko es noteikti gribu pateikt, ka inspekcijā ir arī mūsu kolēģa štata vieta un dzīva kolēģi, protams, psihologs, kura pieņem šos te personas, kuras grib saņemt kādu konsultāciju, atbalstu vai ģimenes locekļi vai paši spēlētāji. Un šī gada 9 mēnešos, es domāju, ka tas arī pietiekami liels rādītājs klātienē. Viņa ir sniegusi 681 konsultāciju attālināti, jeb remote, izmantojot dažādas šīs te vietnes, 177 konsultācijas. Protams, arī vēl telefoniski un e-pastā, kur sniedz skaidrojumu par to, kā iekļauties vai izkļauties no reģistra. Lūk, tas ir pietiekami daudz, un es atgādinu, ka tie 9 mēneši. Īsti salīdzināt ar iepriekšējā gada periodu nevar, jo mums mainījās mūsu organizatoriskā struktūra un tas, kā mēs veicam savus pienākumus, bet katrā ziņā tas, protams, ir liels skaitlis, un jādomā, ka mums varbūt būtu nepieciešams papildus atbalsts, pašiem atbalsts, vai vēl viena štata vieta, latviski sakot, lai šos pienākumus mēs pildītu pēc iespējas efektīvāk. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju pastāstīt ļoti īsi un koncentrēti par reģistru, tad droši vien tālāk jau citu speciālistu un ekspertu viedokļi. Paldies par prezentāciju. Mums ir pavisam īpaša viešņa šodien šeit no Dānijas, kura pastāstīs par Dānijas pieredzi, tādu eiropeisku skatu uz pašu atteikšos personu reģistriem. Tā ir neviena cita kā no Birgit Sand & Associates izpildu direktore Birgit Sand. To present the Danish Register of Self-Excluded Persons, let's welcome on the stage. Un aicināsim uz skatuves izpildu direktori Birgitu Sandu. Birgitu Sandu, atvainojas. Labrīt visiem! Man liels prieks šeit būt. Igaunija, Lietuva un Latvija ir 3 valstis, kurām ir īpaša nozīme dāņiem. Mēs jums jūtamies tuvi. Man nav lielas pieredzes jūsu kultūrā, bet katru reizi, kad esmu šeit, jūtos kā mājās. Skatos uz jūsu skaisto pilsētu. Un tur ir ļoti skaista baznīca. Un pilsētas siluets nedaudz atgādina Kopenhāgenu. Un Signe Birne arī man ir tuva kolēģe. Mums ir izcila sadarbība 12 gadu laikā, kad es strādāju Dānijas uzraudzības iestādē. Tādēļ ir liels gods būt šeit atrasties un būt uzlūgtai. Esmu šeit, lai nedaudz pastāstītu par to, ko darām Dānijā, un arī, lai pastāstītu, kas notiek ārpus Latvijas un Dānijas. Tātad, ja mēs runājam par pašatteikušos personu reģistru Dānijā, došu dažus faktus. Tātad Dānijā diezgan līdzīga sistēma kā Latvijā. Mums ir brīvais tirgus, bet mums ir arī neliels monopols. Mums ir licencēšanas sistēma tiešsaistes kazino un tam līdzīgi. Un tas mums ir jau kopš 12. gada. Mums ir diezgan daudz kanāli. Mums pat ir 85 līdz 90% no tirgus. Bet mums vajadzētu realistiski skatīties uz šiem skaitļiem, jo neviens īsti nezina, cik liels ir nelegālais tirgus konkrētā jurisdikcijā.
bet tas var būt viens no faktoriem, cik jums labi izdodas piesaistīt spēlētājus legālajam tirgum. Tomēr mums ir arī nepieciešamība parūpēties par spēlētājiem. Un ja jums izdodas piesaistīt spēlētājus legālam ietveram, tas nenozīmē, ka viņi nevar kļūt atkarīgi un nokļūt problēmās. Tāpēc ir ļoti svarīgi koncentrēties uz tiem cilvēkiem, kam nepieciešama palīdzība. Būtu lieliski, ja mēs varētu šos cilvēkus identificēt pirms viņi nokļūst lielās nepatikšanās. Un var atklāt teikt, ka pirms 10 gadiem mēs runājam par problemātiskām azartspēlēm. Un mēs īpaši daudz par to nelasījām. Bija daži sensacionāli gadījumi, bet ārpus tā ne īpaši daudz. Bet ir bijusi liela attīstība, un mums pat ir vesels pasākums, kur mēs varam runāt par azartspēļu atkarību. Es domāju, ka tas ir fantastiski un tā lieliska attīstība, tāpēc mēs varam parūpēties par cilvēkiem, kuri ir šajā azartspēļu pasaulē, un mēs varam vienlaikus nodrošināt arī izklaidi tiem cilvēkiem, kuri nekļūst atkarīgi. Esmu sagatavojis dažus slaidus. Es atvainojos, man pašai nepatīk slaidi. Bet man likās, ka varbūt būs jums patīkam redzēt dažus slaidus. Mums ir pašreģistrēšanās sistēma, tā kā jau Signe stāstīja. To uztur vadošā uzraudzības iestāde, un tā darbojās kopš 12. gada. Un var arī ne tikai iekļaut sevi uz veselu gadu, bet arī paņemt pauzi uz 24 stundām, arī uz vairāku mēnešiem vai arī permanenti. Tas atkarīgs no cilvēka. Un 2/3 cilvēku ir izvēlējušies sevi izslēgt pavisam. Tomēr vēlos uzsvērt, ka mēs identificējam arī pārējos spēlētājus. Mums ir alternatīva 1 gadam un pilnīgai izslēgšanai. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Kur šie cilvēki dotos, ja mēs nepiedāvātu 24 stundu izslēgšanu, 3 un 6 mēnešu izslēgšanu? Tādēļ es domāju, ka ir vērts apsvērt šīs te vēl citas opcijas. Protams, ir pieaug to dāņu skaits, kuri nonāk sistēmā, jo ja kāds ir sevi iekļāvis šajā permanentajā izslēgšanā, tad viņi tur paliek pavisam. Protams, viņi var pēc gada izstāties, ja viņi pieklājīgi palūdz. Bet ir ļoti grūti izkļūt no šīs sistēmas. Ir tas jāpalūdz, tad ir jāgaida kādu nedēļu, bet neilgāk kā mēnesi. Un tad ir vēlreiz jādodās un jāsaka, ka jūs patiešām to gribējāt. Un tikai tad jūs varat saņemt atbildi. Manuprāt, tā ir laba sistēma. Īsākiem izslēgšanas periodiem tā izslēgšana apstājās automātiski un jūs esat izslēgts. Varam runāt par to, vai tas ir labi, bet tā nu tas strādā. Un esmu pārliecināta, ka šie skaitļi jums ir īpaši svarīgi, bet esam redzējuši pieaugumu, ļoti stabilu pieaugumu gadu gaitā. Un šis stabilais pieaugums ir veselīga pazīme. Ja būtu viļņošanās, tad es uztrauktos. Bet pieaugums ir ļoti stabils. 40,000 pilsētu. Jāņem vērā, ka Dānijā mēs esam 6 miljoni iedzīvotāju, 4,3 miljoni pieaugušo, kuriem ir virs 18 gadiem. Tādēļ tas nav milzīgs skaitlis patiesībā. Un, protams, ir ļoti svarīgi pateikt to, ka tie, kuri ir sevi izslēguši, viņiem nevienmēr ir problēma. Daži vienkārši ir uzmanīgi, vai viņiem ir ieteikts iestāties šajā reģistrā. Tā kā iespējams, ka viņi nemaz negrib pakļaut sevi riskam.
Tādēļ mēs nevaram teikt, ka šis skaitlis atspoguļo tos cilvēkus, kuriem ir reāla problēma. Ko mēs tad īsti esam darījuši? Mēs ar uzraudzības iestādi cenšamies izglītot un informēt sabiedrību par reģistru. Un tā ir svarīga lieta, ko darīt, jo cilvēkiem ir jāzina, ka reģistrs pastāv, tādēļ mums ir bijušas kampaņas. Mēs, protams, nevienu nevainojam, bet mēs cenšamies parādīt to, ka mēs saprotam. Mēs saprotam, ka ir grūti dalīties un pateikt citiem, ka iespējams jums ir problēma. Un ja jums tāda ir, tad ko darīt? Un tātad sākumā jūs varat mēģināt sevi izslēgt. Tātad mums ir bijušas vairākas kampaņas medijos, dažādos medijos. 97% vīriešu šeit Latvijā. Kas jums te Latvijā īsti notiek? Mums 67% ir vīrieši Dānijā. Un man liekas, ka tas ir augsts rādītājs, bet es tā vairāk neteikšu pēc Latvijas datiem. Tad diezgan konstanti tie ir jaunāki un arvien jaunāki vīrieši, kas iekļaujas sevi reģistrā. Gribētu arī jums parādīt, ka mums bija aptauja. Pirms dažiem gadiem tika nolemts, ka ik pēc 5 gadiem tiks veidot aptauja, lai saprastu, kā attīstās azartspēļu problēma Dānijā. Un šī ir pirmā šāda aptauja. No 16. līdz 21. gadam mēs redzējām, ka pieaugušo skaits, kuriem ir kaut kāda problēma saistībā ar azartspēlēm. Nevienmēr nopietna problēma, bet ir pieaugums problemātiskajos azartspēļu spēlētājos. Mēs arī palūkojamies uz jaunajiem cilvēkiem, kuriem nemaz nevajadzētu zināt par azartspēlēm, kuri nemaz nedrīkstētu spēlēt, ja viņiem nav 18 gadi. Bet patiesībā 6% no nepilngadīgajiem saskārās ar kaut kādām azartspēļu problēmām. Man ir atlikuši tikai 5 minūtes. Vēl daži skaitļi. Mums Dānijā problēma, mums ir vidējas azartspēļu problēmas. Mums nav daudz to, kuriem ir dziļas problēmas, nopietnas problēmas. Bet viņi spēja parādīt to, ka viņi spēja nākt ārā no šīs problēmas. Un šis cilvēku skaits ir 5 gadu laikā pieaudzis par 200%. Manuprāt, šī ir nopietna problēma, kurai vajadzētu pievērsties. Tātad te bija daži slaidi. Pēdējās pāris minūtes es varētu nedaudz jums pastāstīt, kā darbojās mūsu attiekšos personu reģistrs Rufus. Ja vēlaties sevi iekļaut šajā sistēmā, tad ir pašam jāpiesakās, un mums ir arī palīdzības tālrunis, lai varētu izstāstīt par savām problēmām un rūpēm. Gadu gaitā mēs šo palīdzības tālruni atvērām 19. gadā, un mums ir bijuši pār par 2000 saņemto zvanu. Un es ļoti ticu individuālajai pieejai. Īpaši tad, kad runājam par faktiem, neviens cilvēks nav līdzīgs citam, katrs ir unikāls. Katrs spēlē citādāk. Tādēļ problemātiskie spēlētāji nav viena liela cilvēku grupa, ar kuru var rīkoties vienā veidā. No manas pieredzes, un runājot arī ar psihologiem, uzraudzības iestādē un ļoti pieredzējušiem cilvēkiem, viņi visi saka vienu un to pašu.
Te ir arī profesors, varbūt viņš kaut ko vairāk pastāstīs, bet es tiešām ticu, ka mūsdienās nav nekādu atrunu, lai neizmantotu mākslīgo intelektu kā vienu rīku, lai mēģinātu saprast, mēģinātu identificēt šos problemātiskos spēlētājus un par viņiem parūpētos. Un mums ir daudz datu mūsdienās un daudz veidu, kā apstrādāt šos datus. Tādēļ ir ļoti svarīgi ņemt vērā visu, ko zinām, lai parūpētos par šiem cilvēkiem. Un mums ir jāsaprot katra individuālā cilvēka vajadzības un piedāvāt pielāgotu atbalstu. Un tādēļ veidā mēs varam arī risināt kopējo azartspēļu problēmu. Jo daudziem cilvēkiem azartspēles saistās ar izklaidi, bet tiem, kam tā nav izklaide, mums ir pienākums rūpēties par šiem cilvēkiem. Un cerams parūpēties pirms viņi nonāk nopietnās problēmās. Danijā šī sistēma strādā diezgan labi. Un tā iekļauj dažādas spēles, gan zemes kazino, gan tiešsaistes kazino, gan likmju likšanu. Protams, vienmēr ir iespēja arī pieteikt sevis izslēgšanu pie konkrētā operatora. Tātad es šeit vēl būšu pāris stundas, tā kā droši varat uzdot jautājumus. Jūs zinat, kur mani atrast. Ja vēlaties uzdot vēl kādus papildus jautājumus, tad ļoti labprāt ar jums parunāšu. Tas viss no manas puses. Paldies par prezentāciju. Varbūt ir kādi jautājumi? Jautājumi uzreiz, droši ceļam roku. Jā, we have a question there. Yeah. The question regarding those who are on permanent self-exclusion. Jautājums par tiem, kuri ir permanentajā izslēgšanas reģistrā. Vai esat izmēģinājuši arī kādu īsāku termiņa izslēgšanu? Ļoti labs jautājums. Nē. Es domāju, ka cilvēki pieņem lēmumu. Tie, kuri ir permanenti izslēgti, viņi to izdara uzreiz. Es nedomāju, ka viņi to dara soli pa solim. Varbūt, ka sākumā bija 24 stundu atteikšanās periods, un viņi saprata, ka tas viņiem nāca par labu. Būtu ļoti interesanti redzēt, un ļoti svarīgi saprast cilvēkiem, kā ir dzīvot ārpus azartspēlēm. Un šo sajūtu var dabūt, ja izslēdz sevi uz 24 stundām vai uz mēnesi. Un tad varbūt jūs saprotat, ka tas nav priekš jums. Bet, ja izslēdzat sevi uz 1 gadu, tad tas izklausās ļoti baisi un varbūt negribēsiet to darīt. Paldies, Birgita, man ir 2 jautājumi. Viens saistībā es neredzēju, vai monopoli ir iesaistīti Rufus sistēmā, un ja nav, tad varbūt varat nedaudz pastāstīt par vēsturi un kā tas notika, un kopumā kā jūs novērtētu viņu sniegumu saistībā ar atbildīgu spēli, dažādus rīkus, no noteiktiem limitiem līdz mākslīgā intelekta rīkiem, un kāda ir viņu situācija attiecībā pret privātajiem operatoriem. Otrs jautājums, jūs teicāt, ka ir bāžas par spēlētājiem, kur ir riska grupā, un, protams, tas ir tieši pandēmijas perioda laikā. Kāds būtu jūsu viedoklis par to, cik ļoti viss tas, kas notika, cik ļoti tas viss mūs ietekmēja, tas, kas notika šajā periodā saistībā ar šo riska vidi. Un tas ir ļoti plašs jautājums. Varbūt izvēlēties, kā jūs atbildēsiet uz šo jautājumu. Mēs esam redzējuši daudz datus, un vai jūs uzskatāt, ka šīs lietas ir saistītas vai nav saistītas? Paldies par jautājumu.
Tātad pirmais jautājums par monopoliem. Es neko nerunāšu par godīgu konkurenci un godīgu spēli, bet kopumā viņiem sokās labi. Viņiem ir jādara viss tas, kas ir viņu pienākumos. Pēc manas pieredzes, jā, es varu teikt, ka jā, viņi to dara. Un varētu teikt, ka viņi dara to, ko vispārējie dara. Un, protams, arī viņi izmanto pašu atteikšanās reģistru. Mēs īsti nezinām fonu. Mēs nezinām, vai viņi izmanto monopola spēles vai izmanto liberālo tirgu. Vienīgais, ko varētu teikt, ir tas, ka mēs nedaudz zinām par to no mūsu palīdzības tālruņa, bet tā būtu joma, ko būtu interesanti papētīt. Bet mans minējums ir tas, ka šīs monopola spēles neveicina problemātisko spēli tik ļoti tiešsaistē. Protams, mēs varētu runāt par loterijām, bet klasiskās loterijas, kura reiz mēnesī ir izloze, no manas pieredzes un pētījumiem, tās neveicina problemātisku spēli. Un otrais jautājums par pandēmijas ietekmi. Mēs visā pasaulē redzējām, ka pieauga cilvēku skaits, kuri sāka spēlēt tiešsaistes kazino. Un mēs zinām, ka tiešsaistes kazino var būt diezgan atkarība raisošs. Un es nekomentēšu, vai kāda konkrēta spēle veicina lielāku atkarību, bet mēs redzam, ka pieauga tiešais spēlētāju skaits, un mēs redzējām, ka Zviedrijā tika ieviesti speciāli limiti, lai samazinātu risku cilvēkiem šajā periodā. Un es uzskatu, ka, ja esat viens pats un neatrodaties savā ierastajā sociālajā vidē, tad tas var jums nākt par sliktu, ja jums nav šis cilvēku tīkls. Bet no otras puses, daži pētījumi rāda to, ka cilvēki, kuri ir sociālajā vidē, viņiem ir savs sociālais loks, viņiem ir lielāka iespēja spēlēt vairāk azartspēles. Beigalā mums īsti nav konkrētu faktu par to, kas notika šajā periodā. Mēs varam redzēt tikai skaitļus. Mēs redzam, ka tiešsaistes kazino ļoti strauji pieauga spēlētāju skaits. Un, protams, zemes kazino spēlētāju skaits samazinājās, jo cilvēki īpaši daudz vairs negāja ārā, viņi pat nedrīkstēja doties ārā. Un šie kazino tika slēgti. Labi, paldies, Brigita, un satiksimies vēlāk diskusijā.